Aglonā rudens sācies nevien ar lapu krāšņu, bet arī ar tās iedzīvotāju radošo izdomu. Garām gājējus priecē pie bibliotēkas no sūnām veidotais grāmatu tārps, savukārt pie bērnu brīvā laika pavadīšanas centra velosipēds. Centra vadītāji joko, ka ritenis ir atskaņas no velomaratona ar veļiku Aglonu. Tas ir paraugs, kā var izmantot jau nolietotas mantas. Un tā kā mums te daudziem patīk floristika un tādi ķimerdarbiņi, tad viens vecs nolietojies ritenis pārtapa šādā ekskluzīvā veidojumā. Intai Reičai floristika ir sirdslieta, par to var pārliecināties arī bērnu brīvā laika pavadīšanas centrā. Dodot velosipēdam otro iespēju, viņa apsvēra domu veidot kolekciju, taču atjaunot senās lietas ir darbietilpīgs process. Ņemot vērā ar sūnu vākšanu, sanāk kaut kur stundas 4 mēs strādājām 3-4 cilvēki. Ņemot skolotājs talkā, meitenes nāca talkā. Tā kā laiks ir darbietilpīgs tieši pieķīšu veidošanai. Bērni ne tikai palīdz labi iekārtot centra apkārtni, bet arī tajā gatavo mājas darbus, apmeklē pulciņus un nodarbības. Mums te daudz ko darīt, jo mums ir augšā spēļu zāle ar ļoti daudzām nodarbībām. Nodarbēm vēl mums ir arī 3 datori, kur ļoti daudz pavada laiku, protams, bērni, bet ir arī daudz pulciņi. Ir gan es protu, gan angļu valoda, gan joga, gan koriģējošā vingrošana, gan tātad ielu vingrošana, tagad hip-hop dejas, elektrik dejas. Tā, ka darīt ir, ko galvenais ir būt atsaucīgiem. Aglonas un blakus nodu bērniem ir iespējas skaistā un pievilcīgā vidē ne tikai atpūsties un pavadīt brīvo laiku, bet arī apgūt kaut ko jaunu un saistošu.